Mēs vienmēr esam bijuši par atkritumu šķirošanu, un tagad norisinās akcija, kuras ietveros mēs šķirojot atkritumus palīdzam tiem cilvēkiem, kuri nokļuvuši nelaimē. No 29. oktobra vides apsaimniekošanas grupa Eko Baltija grupa sadarbībā ar akciju sabiedrību Latvijas zaļais punkts sāka sociālo akciju Otrā dzīve. Par katru papildus savākto, šīs akcijas ietveros savākto stikla kilogramu mūsu konteineros, mēs ziedosim 1 eiro centu. Šī ir Vislatvijas šķirošanas akcija, un šķirošanas konteineri būs daudz viet Latvijā. Tātad mēs visi varam palīdzēt. Plastmasas atkritumus jau esam sākuši šķirot diezgan ņipri, bet par stikla šķirošanu joprojām piemirstam. Stikls ir nežēlīgs materiāls, viņš nekad nesadalīsies pats, viņš mūžīgi paliks zemē, un stiklam ir otra īpašība, viņu var pārstrādāt mūžīgi, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs stiklu savācam un nosūtam viņu atkārtotai pārstrādē. Akcija norisināsies no 29. oktobra līdz 31. janvārim. Stikls šajā periodā ir tas iepakojums, kas tiek patērēts visvairāk. Ir Ziemassvētki, ir jaunais gads, dzeram šampaniešu, sēdam sēnes un zaptes, un patiesībā stikla iepakojumu ir ļoti, ļoti daudz. Un šķirojot mēs palīdzēsim ne tikai dabai, bet arī tiem, kuri nokļuvuši nelaimē. Tie kilogrami pārvērtīsies naudā. Tiks izlietot, lai palīdzētu cilvēkiem pēc ugunsgrēkiem, pēc dažādām nelaimēm. Pirmā jau mūsu ģimeņa no Kurzemes, kurai nodeg māja, visi iedzīvi, un faktiski tas ir ļoti grūti atjaunot. Tas ir tā, ka nav ne dakšiņas, ne zobirs, nekā. Un tātad pirmā ģimene būs, jā, kam jūs palīdzēsiet. Tā kā es aicinātu izmantot to iespēju, šī gadījumā nav no sevis jāatrauj nauda, bet ir jāizdara vienkārši labs darbs, jāapskatās savos sadzīves atkritumos, vai jums ir stikls, ko nevis iemest kopējā konteinerā, bet šķirot iemest speciālā stiklam domātā. Latvijā ir viens no Eiropas Savienībā sliktākajiem rādītājiem sadzīves atkritumu otrreizējā pārstrādē. Pat 90% no atkritumiem joprojām nonāk poligonos, tomēr šķirošanu, kā pašsaprotam, uzskata arvien vairāk cilvēku. Ir ļoti daudz cilvēku Latvijā, kas jau šķiro, un to mēs novērojam savā labdarības organizācijā, ka cilvēki pirms viņi izmet kaut ko atkritumos kopējās, viņi šķiro un skatās tās mantas, kas ir vēl derīgas, kurām var piešķirt otro dzīvi. Daudz no sadzīves atkritumiem netiek šķirot, jo mēs vienkārši nezinām, kuri atkritumi ir šķirojami. Gardi ēdis un dzēris esmu vairākas dienas. Tagad visi atkritumi būtu jāmet mīskastē, bet zinu, ka visiem ceļš nav sadzīves atkritumu konteineros. Ir taču plastmas un stikls. Bet vai tiešām visi šķirojami? Kuru likt? Gribu uzzināt. Plastmas un kartonu ir viegli atšķirt, bet ne visi plastmas izstrādājumi metami tiem paredzētajos konteineros. Piemēram, tas pārtikas iepakojums ir ļoti netīrs vai piesārņots, ja? Netērējam dzeramo ūdeni, tas ir ļoti dārgi. Un netīrs pārtikas iepakojums metam parastā sadzīves atkrituma konteinerā. Tomēr gandrīz visi mani atkritumi atrod ceļu plastmasas, papīra vai stikla konteineros, bet par dažiem man ir šaubas. Ko darīt ar skārdenēm? Tu viņu var droši saplacināt un likt plastmasai paredzētajā konteinerā. Bet rodas jautājums, vai ir vispār jēga viņu mest pie tās plastmasas? Protams, ļoti labs. Iepakojuma veids, metāls, viņu var pārstrādāt viegli. Nu, balzām pudelīt. Paklausā vienu balzāmiņu. Jā, nu labi, tas ir grūti. Tas nav stikls, tas ir māls, un diemžēl šo te mālu pudeli nepārstrādā, jo tā ir vienreizēji šis te iepakojums, viņu atkārtot nepild, ja? Tad mēs mālu pudeli neliekam pie stikla, bet mēs liekam parastā sadzīves atkrituma konteinerā. Stikla burciņus, kur mēs liekam? Pie stikla. Jā. Burciņas un stikla, visus izstrādājumus mēs... Visus nē, pudeles un burkas. Šeit mēs neliekam glāzes, vāzes, traukus. Šeit to mēs neliekam. Tas ir domāts tikai stikla iepakojumam. Glāzes, vāzes, traukus mēs liekam parastajā sadzīves atkrituma konteinerā. Katrs no mums bērnībā ir sapņojis padauzīt pudeles, ja? Tad šobrīd mums ir šī brīnišķīgā iespēja, un šīs pudeles mēs varam mest konteinerā un noteikti metam tā, lai šķīst. Tā burciņas un pudeles konteinerā aizņems mazāk vietas. Tagad esmu kļuvis gudrāks, zinu, kur kādus atkritumus mest
un redz, ka gandrīz visi atkritumi ir pārstrādājami. Šķirojam, mēs palīdzēsim sev, videi un arī citiem cilvēkiem.